Kopā šovakar man, es tā rēķinos, ka šī būtu varbūt tad pirms vasaras pēdējā reize, kad mēs tiekamies. Un es tā domāju, ko varētu šovakar pārunāt. Vienā brīdī, paldies, es šobrīd... Ir viena papildu jautājumu, jā. Kamēr tu iegājis kaut kur tēmā, jā. Man vienkārši zvanījām, es sazvanījos Dainu no Kanādas, un viņš noklausījis visus, viņam viens jautājums, personīgi tev, kāpēc Jēzu, par augšām celšanos, ka mēs runājam toreiz, kāpēc Jēzu neviens nepazīst. Pēc augšām celšanās. Aiziet, mācekļi nepazīst, kas viņu pēc tam visu laiku viņi ir kopā un visu laiku sejās, un tur pēkšņi nepazīst viņu. Pēc tam tikai, es esmu Jēzus, labi, tu esi Jēzus. Kurā brīdī viņi atpazina? Tas ir ļoti labs jautājums, jo tas tiešām tā ir, ka visos šajos stāstos Jēzus tiek ne uzreiz, bet vēlāk atpazīts. Un es pieņemu tā visvienkāršākā atbilde ir uz matu tas pats iemesls mācekļiem, kāpēc viņi neatpazīst Jēzu, ir, ka mēs neatpazīstam Jēzu. Mēs neesam sagatavoti tam. Mums ir par daudz visādi aizspriedumi, pašiedomas un fantāzijas, un mēs viņu nevaram pazīt. Un tas ir uz matas tas pats saistībā ar mācekļiem, jo pazīt kādu nav, vai mēs tā, ka mēs ejam pa ceļu, atpazīstam, ka kāds izskatās, bet patiesībā šeit tā pazīšana ir tāda, kā mēs sakam, ka cilvēki iemīlās, tā viņi pirmo reizi saka, viņi pazīst to cilvēku, viņi jau ir redzējuši un bijuši kopā, nekad nav pazinuši. Vai arī, kad ir cilvēki dzīvojuši, teiksim, kopā un daudziem tādi, ka viņi apprecās, tad viņi pirmo reizi saka, pagaidi, ko es esmu apprecējis? Kas tas ir par cilvēku? Mēs uzreiz, ja mums ir pavisam viena cita pasaule, mēs sakam, pagaidi, tas nebija kā es, vai tas bija tas cilvēks, ko es esmu apprecējis, ko es pazinu. Uzreiz mēs esam vienā. Un kad ir pirmie strīdi, tad ir tas pirmais šoks, pagaidi, es šo cilvēku nemaz nepazīstu. Ir jau strīdējušies pirms apprecās, un ir visādi tā, bet pēkšņi tad, kad ir apprecējušies, un tad ir pirmais strīds, tad reiz saka, kas te notiek? Te nav tā tieši. Kas ir šis cilvēks? Tur tā domāts tā arī, varbūt tā tieši, es ieraugu nepazīstu. Vai tur ir tā domāts, ka mēs paši nepazīstam Jēzu? Ne, tas ir domāts, ka viņi nevar viņu pazīt. Viņi nekad nav viņu pazinuši. Nē, bet ieraugot viņu, kāpēc viņi... Jā, bet tā nebija tā, tas jau nebija, ko viņš rādīja. Viņš jau neteica, piemēram, nekad Jēzus neteica, mācekļi brauc pa laivu, un viņi saka, redz Jēzu tur, un saka, tas ir spoks. Un Jēzus nesaka, paskaties, tas esmu es, paskaties man ģīmi. Viņš taču pazīstat mani. Nekur nav tā. Nav kā Jēzus saka. Ja viņš saka, pazīt, viņš rāda savus ievainojumus. It kā tie būtu tie, kas pateikt.
Tas ir ļoti dīvaini. Viņš nesaka, paskaties man ģīmi. Un tas ir tas rādītājs, ka šeit ir pavisam vien citu veidu pazīšana. Runa par kaut ko citu. Un patiesībā tas tā ir. Mēs nepazīstam. Es jau stāstīju, ka es biju mācītājs un par šo cilvēku, kur es tā izrakstīju no savas intereses un neuzskatīju, ka tā sieviete ir manā līmenī un ka viņa nāk no kaut kāda fundamentālistu aprindām. Man nekas nav ar viņu kopīgs. Un tad pēkšņi viņi lasa Bībeli un viņas Bībeli deg liesmās. Burtiski liesmās iet, kā liesmas. Un tas lika man pirmo reizi šo cilvēku pavisam citādi skatīt. Man vienalga, kā es viņu redzu. Es viņu vairs neredzu tā nekad. Bet tur nav tas praktiskais, kad varētu mēs tur nepazīstam, tāpēc, ka mēs neticam tikai tāpēc, ka, tu nomirtu un rītā tu esi tevi redzētu pie šī galda, es teiktu, tas šokar es redzēju, ka tevi nomirtu. Ja? Un tieši tas nav. Tieši tas nav, ja? Un tieši tas nav. Tas nav tā kā es nomirstu un tad uzreiz jūs man redzēt uz ielas un saka, hei, vai tas nav jūras? Nē, vai arī nesaka, tikai tāpēc, ja es zinu, ka tu esi miris, varbūt tas ir līdzīgs, ja? Un jā, līdzīgs, nevar būt, ka bet nē. Tas neatpazīst. Jā, bet nē, tas nav tā. Tā nebija tā problēma. Neviens, piemēram, neteica, hei, vecīt, tu esi miris. Ko tu te dari? Tā nebija tā pazīšanās, tas nebija tā, es esmu nomiris un jūs man ieliekat kapā un nodziedat dziesmiņas un nākošā rītā jūs man redzat kaut kur staigājam un saka, hei, kā, mēs taču tev apbedījām. Neviens tā nesaka pa Jēzu. Tas nav tas līmenis. Mēs visi domājam, ka mēs zinām, kur mēs esam. Mēs neviens nezinām, kur mēs esam šobrīd. Ja mēs tā vienu brīdi sāk domāt, ka vispirms mēs esam viens mazs piņģerotiņas puteklīši, kas rotē. Zem kājām pavisam netālu ir pilnīgi degošs liesmas. Un centrā ir svina bumba, kas veido mūsu magnētisko efektu. Un mēs lidojam pa kaut kādu orbitu 200 plus kilometru stundā, kaut ko jonojam. Un mēs kaut kad nomirsim. Un drīz viss. Es ātrāk kā jūs, bet vēl ar vienu visiem tas pats liktenis. Mēs kādi zinām, ko mēs esam. Ja mēs iedomājamies, ka mēs saprotam, mēs ļoti pārprotam. Tur jau tas skaistums, ka mēs savu visu laiku Beketam ir, jūs zināt to lūgu Godot gaidot. Un tad šīs sarunas, ka viņi gaida Godot. Nezinu, tas, protams, ir angliski otrādi dievs, Godot.
Nu, mēs kaut ko gaidām. Un viss tā sarunīja pa gaidīšanu, vai viņš būs, ka viņš varbūt nemaz nav tur Godo, vai viņš nāks, kā, tā viss tā sarunīša, tā viss tā luga. Esat kādreiz redzējuši? Tā. Nu, un vienā brīdī tā lugā viens saka otram, mēs visu laiku kaut ko darām un sakām, lai pierādītu, ka mēs šeit esam. Un es domāju, tas ir viss, ko mēs visu laiku darām. Mēs kaut kā visu laiku fiksējam kaut ko, kā mēs šeit esam. Ja mēs jau šeit neesam. Tā ir ilūzija. Neliekas, ka tā milzīgi jūtās, mēs esam šeit. Viss notiek. Mēs tomēr esam pieķērušies, jo pēc tencējiem, kas rada to saspringumu, bailes un stress. Tā kā mums iestājas, piemēram, dzīvē, nemāk ir bērns, ja? Jā. Un tieši no šīs pieķeršanās, ka katrs to savu nozīmību jūt, ja? Un bailes rada bailes par to bērnu, kas ar viņu būs. Kad tāds ļoti grūts, ļoti, visgrūtākais varbūt kāds var būt, tā kā mums uzgrūž, ja? Vai tur tas Jēzus pieskāriens jau noteikti ir, ja? Jo kurš ir melis bijis, tas kļūst vēl melīgāks, ja? Un tāda ekstrēmā brīdī. Un izpaužās tā cilvēka īstā daba. Bet katrs tomēr egoistiski drusku pa sev baidās. Vai es tikšu galā un tā ar to piedāvājumu lielo. Varbūt atbildību pārspējā. Ja tā dzīvībai nav tik absolūta vērtība, vai šausmīgi pārspīlēt to dzīvības vērtību, tā bērna dzīvības vērtība, tas rada to stresu. Jā, un vēl viens veids, kā, teiksim, cilvēki, ja pēkšņi kādam paziņot, tu mirsi pēc 3 mēnešiem, tev ir vējs. Nu, tad uzreiz viss ir... Viss skaidrs. Iet pa pieskaru. Vai arī ir laulībās un pēkšņi vīrs vai sieva saka, es esmu iemīlējies kādā citā. Bet tā var būt, vai ne? Vai tas var notikt? Jā. Katru dienu. Un kas ir tas pārdzīvojums? Pārdzīvojums ir pilnīgi dezorientācija. Cilvēks domā, ka viņš ir ķerts. Viņš kļūs ārprātā. Pagaida, viss bija stabili un uzreiz. Es jau negribu, jūs jau esat jauni cilvēki un dzīve ir skaista un ar savu stabilitāti un foršumu, bet Bībele ir ļoti skaidra šajā jautājumā. Šeit mums nav paliekams vietas. Mēs esam tikai piedzīvotāji un ceļotāji. Mēs meklējam nākamo savu tēvī, kuras pamats ir līdz Dievs. Un šis brīdis ir pārējošs. Atsmirklis. Atsmirklis, jā. Man šķiet, ka tas ir tā ļoti atsveicinoši, ne, vai atbrīvojot. Kādreiz ir, man liekas, vesela tāda teorija, kā uzveikt tur bailes vai stiprināt pašapziņu vai vienalga, ko, ka ir kaut kāda situācija un ir bailes, tie reizēm tā kā ķermeniski sajūtam. Jā. Ir tā, Jā. Un tad, kad sāk to analizēt ar prātu, patiesībā, jā, tas ir tā kā galvā, tu izanalizē tos modeļus, tas var būt tas sliktākais. Jā. Un pēkšņi tu secini, viss sliktākais, nezinu, tur, viss, es tur nomiršu, pieņemtu. Jā. Un pēkšņi tā, bet tu neesi mirst, tu vēl esi dzīvs, vai ne? Tu esi dzīvs, vai, bet tad jau, tas mani tiešām vairs nesaprāt. Nieks, jā. Kas ir tā? Ne, pilnīgi pareizi. Un tad tas tā kā izdāpo, un tad, var kaut kā tāds domā. Jā, tas atbrīvo, tieši tā perspektīva visam tam. Otrs ir, ka man bija agrāk ļoti daudz jālido. Visam.
Un man bieži jāies, ka skaties ārā pa lidmašīnu un skatos tur 8000 metru vai 10 000 metru zem lidmašīnas, un tu redz mājas, mazas mājiņas un mazas mašīnītes. Un tu domā, katrā mājā tur ir kaut kāda milzīga drāma notiek, tur bērni sastrīdējušies, tur vīrs un sievi sastrīdējies, vai tur ir kāds kaut ko pazaudējis vai kaut ko. Un tu saki, šeit es esmu augšā, no tās perspektīvas, tas ir mazas spēļu mājiņas. Un šie mazie cilvēciņi domā, ka ir milzīgi liela notikuma tas viss. Bet viņi patiesībā ir tāda niecība. No otras puses, un es par to šovakar gribu runāt, mēs jau neesam niecība, mums ir milzīgs uzdevums. Bet vienīgais, kā mēs to uzdevumu varam saprast, ir, ja mēs neesam pieķērušies visām lietām, kā tās būtu. Neviena lieta šeit mums nedod garantu. Nekas nav šeit tāds, kas ir tas, kas paliek. Tas viss ir plūstoši. Un mēs to varam daudz labāk saprast šodien, nekā jebkur cilvēku varēja saprast, ka viņi vēl domāja, ka šī ir vienīgā pasaule, mēs esam pasaules naba vai universa naba. Tagad mēs zinām, ka mēs neesam. Mēs esam vien maz kaut kas, kaut kur. Tātad labvakar, Daini, priecājos par jautājumu. Ko es gribēju šovakar ir, jo tu biji ieminējies, un es lieku priekšā, ka mēs nākošā, ka mēs atsāksim, es to darīšu ļoti detalizēti, jo ir kaut kas brīnišķīgs, kas mums visiem ir, un kas mums visiem ir zināms, un es gribētu to tā jums parādīt, kā tas patiesībā savēl kopā visu, kas ir Bībelē, bet to jādara pa vairākiem vakariem. Un es to darīšu tad, kad mēs atkal atgriezīsimies. Bet šovakar es gribētu tādu mazu ievadu tam, ar to tā atvadīties no šīs semestra un novēlēt visiem skaistu vasaru. Un tā ir tēvreiz, ko mēs arī lietojam mūsu vakaros. Un es gribētu pavisam vienkārši šovakar parādīt jums pāris lietas, kā šī tēvreiz ir veidot. Jūs nevarat iedomāties, cik šī lūkšana ir īpatnēja. Tā nav kristīga lūkšana, tā nav ebreju lūkšana. Tā ir patiesībā tāda universāla lūkšana. Bet par to es šovakar nerunāšu. Šovakar es runāšu par to, kā šī lūkšana ir strukturēta. Un kā mēs varam uz to paskatīties. Un kas ir tas... Šī lūkšana, Jēzus lūkšana parādās divos evaņģēlijos tā ļoti izvērsta. Tas ir Mateja evaņģēlijā un Lūkas evaņģēlijā. Mateja evaņģēlijā tas parādās Matthew 6. Mateja evaņģēlijā tas parādās 6. nodaļā, 9. lapspusē. Un es šovakar nerunāšu ne par to ievadu, kas ir katrā citādāks, un ne arī to kontekstu, un ko izceļ. Es kaut ko ļoti vienkārši gribētu jums paskatīties. Un kaut ko drusku paskaidro, ko varbūt mēs tā neapzināmies. Bet Mateja evaņģēlijā 6. nodaļā, tā kā 9. lapspusē, un arī Lūkas evaņģēlijā šī lūkšana, bet es viņu nesalīdzināšu šovakar. Tā kā mums nav īpaši vajadzība to, ja jūs gribat, jūs varat redzēt 11. lapspusē Lūkas evaņģēlijā, 76. lapspusē, 76. ir Lūkas evaņģēlijā. Bet kurā nodaļā?
11. nodaļā. Lukas ir viņa. Lukas ir 11. nodaļā un Mateja viņa ir 6. nodaļā. Bet Markus evaņģēlijā nav šī lūkšana, tāpat arī nav Jāņa evaņģēlijā un Pāvilam nav. Bet mēs redzam Markam un Pāvilam, ka viņi zina šo lūkšanu. Jo viņi lieto tādu kuriozu pirmo daļu no tā, kas kā ļoti svarīga. Tas ir tēvs. Un viņi lieto to tāpat kā šajā lūkšanā, tas ir aba tēvs. Te oriģinālā aramiešu valodā aba. Tas ir tā kā tētis, aramiešu valodā tētis, aba tēvs. Pāvils šo frāzi lieto diezgan bieži. Un tas nozīmē, ka tas tik dīvaini, tas nekur nav Bībelē citur, ka tas ir noteikti, viņš to ņem no šīs Jēzus lūkšanas. Un Marka evaņģēlijā tāpat. Bet par to mēs runāsim, tad, kā es saku, mēs atkal sanāksim kopā. Bet šovakar es gribēju, ka mēs paskatāmies tikai uz šo lūkšanu, un es gribētu tāds vienkārši novērojums un drusku palīdzēt jums interpretēt šo lūkšanas saturu. So, Matthew 6, the prayer, un sākam 7. pantā, 6. nodaļā, 9. lapspusē, verse 7, chapter 6, verse 7. 5. No, chapter 6. Okay, from the beginning. 6, verse 7. 7, okay. Dievu lūdzot nepļāpājiet kā pagāni, ka tie domā, ka savas pļāpāšanas dēļ taps paklausīt. Netopiet tiem līdzīgi, jo jūs tēvs jau zina, kas jums vajag, pirms jūs jau viņu lūdzat. Tā kā šī lūkšana nav šī kaut kas cits, kā tikai vēl kaut ko prasīt. Ir ļoti pareizi kaut ko prasīt. Es jums pateikšu, lūgt ir ļoti pareizi, ka mēs prasām tieši to, ko mēs gribam prasīt. Man vienalga, kas tas ir. Tu var prasīt jaunu riteni, ja tu gribi Dievam. Negribu. No jaunu kaut ko. Dievam vienmēr lūkšana vienmēr ir īsti, tikai ja tā ir īsti. Un nav nozīmes prasīt lietas, kuras mēs negribam. Mieru, saticību, mīlestību, laimi. Tās ir pa daudz lielas lietas. Mēs gribam vienkārši lietas. Skaistu laiku, jauku atvaļinājumu, labu cilvēku, mieru mājās. Tas ir, ko mēs gribam. Un par to jālūdz. Un tikai no tā mēs varam izaugt uz kaut ko citu. Bet tas nav, par ko es gribu šokar runāt. 9. pantā, verse 9. Tāpēc jums būs tā lūgt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tavu valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi. Āmen. Nu, tā ir tā lūkšana, mēs visu to zinām. Mēs īpaši zinām šo Mateja versiju. Lūkam ir drusku citādāk, īsāk, tiešāk, bet ne par to šovakar. Un Matejs ir ļoti izveidojis šo. Tā ir tāda ļoti sakārtot lūkšana. Katrā ziņā es gribētu šovakar akcentēt to, kas ir šeit tik ļoti dīvains. Bet es jums gribētu vispirms parādīt, kā tā lūkšana ir veidota. Viņi veidot pēc ļoti pazīstamiem ebreju dzejas principiem. Ebreju dzejas principi ir divi. Viens ir, ko sauc par paralēliem teikumiem. Tas ir
viens un tas pats tiek, viens un tas pats, vien un tā pat doma tiek izteikti 2 reizes. Kad jūs lasat svētdienās psalmus, jūs uzreiz, mēs varam uzšķirt jebkur psalmu, un mēs uzreiz redzēsim, kā šī kā šis paralēlisms darbojās, var ņemt jebkur no psalmiem, un uzreiz mēs šo paralēlismu, piemēram, es jums nolasīšu 24. psalmu. Tam kungam pieder zeme, un viss, kas to piepilda, tam kungam pieder zeme, un viss, kas to piepilda, zemes virsus, un viss, kas uz tā dzīvo. Jūs redzat šeit 2 teikumi, kas atkārto vienu un to pašu domu ar drusku citādiem vārdiem, un, protams, šie vārdi liek mums saprast kaut kādu dimensiju, ko, ja tikai būtu viens teikums, mēs nesaprast. Tas ir tas dzējas princips, kas iet visam cauri, jebkurā svētdienā ievērojot to. Es patiesībā sadalu psalmu tieši tādā veidā. Es lasu, vai Guntars, vai kāds cits lasa vienu teikumu, un tad mēs kā draudz atbildam ar otru teikumu. Un tā otrs teikums ir paralēli. Un tā tas ir. Viņš zemi virs jūras nostiprinājis, un to virs ūdens straumēm pacēlis. Jūs redzat, viņš zemi virs jūras nostiprinājis, un tad paralēli teikums, un pacēlis virs ūdens straumēm. Un vienmēr ir jādomā, ka jūs tā klausties, kāda nians tas tā paralēli pienes klāt. Kā tas papildina to pirmo teikumu? Tas tā ļoti interesanti, un man tas vienmēr ir pašam ļoti interesē un atjautīgi. Tas ir viens princips. Un otrs ir tas, ko mēs jau zinām, arī retorikā, ir kāpinājums. Kāpinājums. Tas ir, mēs sākam ar kaut ko, un mēs padziļinām, ejam plašāk vai dziļāk vai uz kaut ko svarīgāk. Un, zinām, mērā abi šie principi tiek šeit tajā lūkšanā izmantot. Un es jums to gribu parādīt, kā tas darbojās. Man ir vienmēr iebildums pret to, kā tulkotāji tulko šo lūkšanu, jo viņi netulko tā, kā tas ir grieķu valodā, viņi tulko tā, kā tas skan kaut kā latviešu valodā vai angļu valodā. Un viņi izjauc to īsto saturisko momentu. Bet, neko darīt. Viņi labāk skan šitā nekā, ja es to tā burtiski tulkot, kā tas ir grieķu valodā. Bet mums mēs pārliekam vārdus, kas ir citādi grieķiski, nekā tas ir citādi oriģinālā, nekā tas ir mūsu latviešu valodā. Mēs to darām, jo mūsu latviešu valoda ir ar citu savu specifiku, un tas ir tā neizbēgam, jo tad būtu tāds izkropļots teksts. Bet tas mums drusk aizsedz šīs lūkšanas būtību. Un es gribētu šeit patiesībā norādīt uz 2 lietām, un tad es dažas lietas paskaidrošu. Un jūs varat redzēt, kurš tā mēģināšu rakstīt. Šeit tā lūkšanas struktūra ir sekojoša. Virsrakstā ir tēvs, un, piemēram, Lūkas evaņģēlijā ir tikai tēvs. Nav nekāds mūsu vai kaut kas cits. Šeit ir ļoti izkopts, un, ja jūs esat Romas katoļi, tad jums ir drusk palīdzošāk, jo Romas katoļi nesaka mūsu tēvs debesīs, bet saka tēvs mūsu. Un grieķu valodā ir vēl skaidrāk, bet to nevar tā latviski izteikt. Arī grieķu valoda tas ir diezgan dīvaini. Tēvs burtiski būtu no mūsu.
no mūsu. Tēvs no mums. Tēvs no mums. Vai tēvs, kas esi no mums, vai ar mums, vai priekš mums, vai kaut kā tā. Bet katrā ziņā šis virsraksts ir ar šo vārdu tēvs un mūsu. Tēvs un mūsu. Un tas arī iezīmē, kā šī lūkšana ir veidota. Viņai ir trīs paralēli teikumi. Viens ir saistīts ar tēvu, un otrs ir saistīts ar mums. Un mēs tur nekādas grūtības nav to redzēt, šīs paralēles, jo šeit ir rīkojumi, lai svētīts vārds, lai, kā mēs varētu to izteikt, lai nāka valstība, un lai notiek prāts, jeb grība. Tie ir rīkojumi, pavēles. Tās ir pavēles. Tas nav lūkšana, kaut tas tā būtu, vai tas nevarētu tā būtu, būtu labi, ja tas tā būtu. Tās ir pavēles. Svētīts vārds, nāk valstība, notiek prāts. Es jums paskaidrošu, ko šie teikumi nozīmē. Man te, es esmu daudz izplūdis. Ja mēs aizējam tad uz tiem otriem trim, tie tieši paralēli šiem trim. Un atkal ir rīkojumi, dod maizi, atdod vai atbrīvo no parāda, un atpestī, atbrīvo no ļauna. Un šī lūkšana ir veidot tieši tādā veidā, ka šīs paralēles ir arī domāts, lai tās saskan. Un mums tā jāpadomā, un jums arī tā, jūs arī pie sevis domāt, kādi tur sasaist ar vārdu un ar maizi, valstību un parādu, un prātu un ļaunu. Bet katrā ziņā tā lūkšana tā ir veidot. Un tad beigās ir tāds slavēšanas teksts, jo tev pieder valstības spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Bet tas ir tās liturģisks piedziedājums klāt. Piemēram, lūkam, nekas no tā nav. Bet šeit ir tas sāls. Vārds, valstība, prāts, maize, parāds un ļaunums. Un šī lūkšana ir tieši tādā veidā veidot. Šīs lietas atbilst viens otrai. Viņas nav atsevišķi, viņi nav 6 dažādi temati. Un otrs ir tas paralēlais, un otrs ir, ka šeit ir tāds kāpinājums. Un šeit ir kāpinājums. Tas ir, mēs ejam no vārda uz prātu, un mēs ejam no maizes uz ļaunumu. Svarīgumu.
aspektā. Es tagad atgriezīšos, un es te drusku mēģināšu jums paskaidrot šo, kas tad ir tas, ko mēs te tā skatāmies. Tad es tagad gribētu, tātad tas pirmais, ko es jums gribu paskaidrot, ir, ka šeit ir divas puses. Un sacīt, ka tas ir divas puses, ir ļoti skaidri grieķu valodā, jo šeit pie šī trešā teikuma, lai tavs prāts notiek kā? Kā debesīs, tā arī virs zemes. Jūs redzat, šī ir tā sasaist frāze, tas vidus frāze, kā debesīs, šitas viss ir pa debesīm, un virs zemes, šitas viss ir virs zemes. Šī frāze centrā tos abus sasaist, satur kopā. Tā kā tāds āķis, kas to saņem kā debesīs, tā virs zemes. Un tad mēs esam aizgājuši šeit uz šo zemes daļu. Ja tagad es gribētu atgriezties pie paša pirmā, jo tas ir viss būtiskākais. Un tas ir Tēvs. Un es gribētu jums paskaidrot šo vārdu. Jo Tēvs šeit gluži nenozīmē, kā mēs to uzreiz saprotam, mūsu ģimenes tēvs. Jo mums dažiem nemaz tās ģimenes tēvs nav, un arī dažiem varbūt tas ģimenes tēvs tev ir. Kur tavs tēvs ir šokar? Cik tur dzīvo vienkārši? Kur viņš ir? Tu nezini? Nu, citā dzīvoklī. Kā citā? Vai viņš ir citā zemē vai citā? Citā dzīvoklī. Jānis nav mīstais tās. Tā. Nu, redz, kas atklāja. Labi. Bet mums ir tēvi tieši tādā veidā. Neesmu redzējis. Ko? Es neesmu redzējis savu īsto tēvu. Nezinu nemaz savu īsto tēvu. Nezinu, kā viņš izskatās. Aha. Bet tev jau ir tagad īstais tēvs. Tavs tēvs ir. Īstais tēvs ir tas, kas ir tavs tēvs. Tas, ko tu sauc par īsto tēvu, nezinu, kas tas ir tāds. Tas man gadās. Tas tēvs bija domāts Dievs. Nu, vēl labāk, jā. Un šeit mēs runājam par tēvu, kas ir Dievs. Šis tēvs, un es jums tūlīt paskaidrošu, kā tas tiek Bībelē lietots, ir drusku citādāks, nekā mēs domājam, ka tieši tā, kā mūsu saruna šeit liecina, šī mūsu atsevišķā tēva būšana ir ļoti problemātiska. Un viņa problemās ir divos veidos. Viens ir, ka mūsu tēvi ir un nav, un mēs dažreiz nezinām, kas ir mūsu īstie tēvi. Es, piemēram, savu tēvu nevaru atcerēties, viņš tika nošauts, ka man bija 4 gadi. Un tā kā es savu tēvu nekad neesmu pazinis, man tāpat kā tev, es nezinu, kas ir mans tēvs, es zinu, kā viņš izskatās bildēs, bet tas ir viss. Bet, un mums dažiem tēvi ir liela problēma. Rolandam viņa tēvs bija, un māsai tēvs bija ar tā kā daudz tēvi ir, ar visādām nepilnībām un grūtībām. Bet, un Bībelē, vecā derībā Dievs ļoti reti tiek saukts par tēvu. Bet tad, kad ir šis lietojums, un tas parādās varbūt kādas 11 reizes visā vecā derībā, ne vairāk, apmēram 11 reizes, tad ir ļoti zīmīgi, ka mums ir skaidrs, par ko ir runa. Un tas mums palīdz, kad Jēzus lieto šo tēvs. Un tas ir tas zīmīgākais, kas nāk tieši no Jēzu. Neviens tik konsekventi, tik pasvītrot neteic tēvs. Jēzus ir pirmais, kas tā saka. Kad jūs lūksiet, sakat tēvs. Tas ir kaut kas unikāls. Un tāpēc mums šo vārdu tēvs ir drusku jāpaskaidro. Jo te ir divas problēmas. Viens ir šis, ko mēs jau te runājam, ka mūsu bioloģiskie tēvi ir šādi un tādi.
vai varbūt ļoti labi, bet varbūt arī ne. Bet otrs ir, kā tas ir ar mātēm? Kāpēc tikai tēvs, kāpēc ne māte, kāpēc mēs, piemēram, Dievs nav vairāk tēvs, kā viņš ir māte? Un kāpēc vai nebūtu pareizāk, ja mēs Dievu saukt par vecāku vai par kaut kādā citā vārdā, kas apvieno gan tēvu, gan māti? Kā mēs zinām, kāds viņam dzimums? Nu jā, mēs nezinām. Dievam jau nav kaut kāds dzimums, tā nenozīmē, kā mēs to saprotam. Dievs nav vairāk tēvs, kā viņš ir māte. Bet vecās derības lietojums tēvs ir, protams, saprotams, tāpēc, ka tas viss teksts ir rakstīts patriarchālā kultūras kontekstā. Tas būtu pilnīgi dabīgi un neizbēgami. Bet tā bilde nav tik ļauna, jo vecā derībā mēs redzam, ka tur, un es šokad mēs nevaram skatīties tekstos, bet tad, kad mēs atgriezīsimies, tad es tā gribētu jums parādīt tieši tekstā, kad Bībele lieto šo vārdu tēvs, viņi saprot kaut ko citu nekā tikai mūsu bioloģiskais tēvs, kas mūs ir dzemdējis un piedalījies mūsu tapšanā. Jo šeit tēvs nozīmē tas, ko mēs drīzāk teikt namatēvs. Namatēvs. Un namatēvs nav tikai tēvs, bet namatēvs tikpat labi ir arī nama māte. Tas ir. Tēvs ir tas, kas norāda uz namsaimniecību. Uz namsaimniecību. Tēvs ir tas, kas liecina par namsaimniecību, kur ir saimniecība. Un šai saimniecībā, Latvijā sevišķi, kur mēs dzīvojam, mums ir vairāk mātes nekā tēvi, kas ir tie namsaimnieki un visu kārtu un dara. Tā kā mums tas ir ļoti viegli saprast. Tā kā tas nav burtiski tēvs, bet tas ir namsaimnieks, vai namsaimniec, vai patiesībā abi. Un tā Bībelē arī tas tiek lietots. Un kā es saku, ja mums būtu laika, mēs varētu paskatīties tekstos vecā derībā, kā mēs redzam, ka šeit, kur ir teikts tēvs un domāts par namsaimnieku, ka tas tikpat labi ir māte, nammāte. Bet ko tas nozīmē namsaimniecība? Namsaimniecība ir tā, un ļaujiet man to pateikt ar piemēriem, ka es braucu tur pie zvannieku apkārtnē, un jūs braucat kaut kur tur, kur jūs braucat uz laukiem, jūs taču redzat visdažādākās saimniecības. Un daži no šīm saimniecībām ir brīnišķīgi sakārtotas, ēkas stāv, logi ielikt, jumti, pamatīgi, sētas stabīlas, lauki nopļaut un tā tālāk. Un tad ir saimniecības, kur mēs braucam, kur kūla, nepļaut zāle, krūmi aug pa labu un pa kreisi, sētas sabrukuši, ēkas šādas un tādas, netīrība visur, puķes nav dārzā, dobas nav sastādīts un tā tālāk. Un man vienkārši dažreiz jābrīnās, cik radikāli atšķirīgi var būt šīs sētas. Un kas tie pa cilvēkiem? Un man ir pilnīgi skaidrs, ka es braucu, kas notiek šajās mājās. Tur, kur ir krahs un viss nekārtība un nesakārtotība, es zinu, ka tur nav nekāda namsaimnieka. Protams, mēs jau saprotam, tur varbūt ir visādi veidi posti un kas to zina, bet mēs zinām, ka kaut kas nav kārtībā. Vai nu viņi ir iekrītuši depresijā, vai viņi ir tādi pavieši cilvēki, ja viņi ir slinki, ja viņi nemāk, ja viņi kaut kādas slimības ir viņas piemeklējuši, vai tur ir strīdi, vai tur ir daudz cilvēku sanākuši kopā, kas viens ar otru nevar sadzīvot. Vienalga, kas tas iemesls ir, mēs zinām, ka šī namsaimniecība ir štruntīga. Viņa un lauki, sētas, meži, krūmi,
dārzi, dzīvnieku stāvoklis pa kūtīm, visu to liecina. Vai nu šeit ir kārtībā, vai šeit ir nekārtībā. Kad es braucu pirmo reizi 73. gadā uz Latviju, padomu Latvijā, dzīvoju Arūbā tajā brīdī, un pirms es aizbraucu uz Kanādu, man, protams, šoks vispirms bija redzēt šo pelēcīgo, drūmo, dusmīgo, izmisīgo pasauli, kurā es nonācu. Bet tas nav, kas man visvairāk šokēja. Tas bija tāds deprimējošs piedzīvojums. Bet kas man visvairāk šokēja, ko es nevarēju saprast? Es sapratu padomu laiku nabadzību, es sapratu padomu laiku ekonomisko stulbību un krahu. To mēs visi zinājām, ka šitā sistēma ir priekš kaķiem. Un ka tas viss trūkums veikalos stāvēja garās rindās, bija vienkāršākās skrūvītes vai vien kukulu mājas vai piens nav, kur nu vēl kaut kāds krējums vai siers, viss nekas nebija, viss tas bija. Es domāju, kā cilvēki to panēs, stāvēt stundu pērkš nekā, ka tur uz tiem plauktiem, kas bija tādi sūdi. Kad tas man neuztrauc tik ļoti, es domāju, tā ir tā sistēma, ko tur var darīt. Cilvēki novest nabadzībā un pilnīgā idiotismā. Bet ko es nevarēju saprast, ir kāpēc cilvēki savus mājas dārziņus bija nolaiduši tik nožēlojumā stāvoklī. Puķis neaug, sētas iekritušas, zari un dzīvžogi pārauguši, nezāles pa labu un pa kreis, nemaz nerunāju par to, ka tur nekur nav krās un kas netiek krāsos un tā tālāk. Kāpēc tas ir vajadzīgs? Un vienīgā atbilde ir, nevienam nav interesi. Vai nu viņi tik deprimēti, vai tik kaut kā ar savu dzīvi savandīt, ka neviens nevar pacelties, iziet ārā un vienkārši savu dārzu sarušināt. Un tas man visvairāk šokēja. Un, kad es runāju, kad Bībele runā par tēvu, viņa runā par to, ka vai nu tā saimniecība ir sakārtot, vai viņa nav sakārtot. Vai šeit ir saimnieks, namsaimnieks, vai arī šeit ir bardaks. Un, kad Bībele saka, un kad mēs lietojam šo vārdu tēvs, tad runa ir par to, ka mēs runājam par to, kas ir, un tā Bībele arī skatās uz visu pasauli kā Dieva namu, kā Dieva saimniecību, kā Dieva namturības vietu. Un ka Dievs ir tas, kas šeit kārto. Un tad jautājums ir, tad paskatīsimies apkārt, kas notiek šajā namā. Kas notiek šajā namā? Vai šeit viss ir kārtībā, ja nav kārtībā? Un tad mēs varam jautāt, bet pagaidi Dievs, tavā namsaimniecībā ir bardaks. Bardaks nozīmē netaisnības, varmācība, mežonība, nesaticība. Dažiem cilvēkiem ir viss, citiem nav nekā, daži sagrābuši visu, nedod nevienam neko, un mēs sakām, pagaidi, kas tas ir, kas tā ir par saimniecību? Un, kad Jēzus lieto šo vārdu tēvs, viņš runā par to, kam būtu jābūt šajā saimniecībā, kas te notiek un kā tam būtu jābūt. Un viss tā lūkšana ir par to, kas ir nepieciešams, lai šī saimniecība būtu tā, kā šis saimnieks to ir gribējis. Bet kāpēc tad nav tā? Kāpēc tad šis saimnieks nesakārto lietas? Kāpēc tad Dievs tad nesaka,
pagaidi, manā saimniecībā būs blā, 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 un viss būs tā, kā tam jābūt. Kāpēc tam viņš nav? Kā es tur pie dziesmas sauc, tur atbildīgs šo saimnieks manā apkārtnē, kas nevar sakārtot savas mājas, nevar dubļus savākt un nezāles izravēt un sēdz uzcelt un tā tālāk. Kas tā ir par saimniecību? Un šeit ir šīs lūkšanas būtība. Ne tikai šīs lūkšanas būtība, bet patiesībā kristīgās ticības būtība. Bībeles aicinājuma būtība. Un tas ir, ka šī sēta ir tāpat kā jebkura ģimene, kā mums varbūt ir saimnieks. Bet ja mēs ejam šajā ģimenē, un te sākam vandīties, un viens darbojas tā, un otrs darbojas tā, tā ģimene ātri vien saiet pa pieskaru, aiziet pa pieskaru, un saiet ragos, un iznīcina jebkādu iespēju saimniecībā. Un tas ir, kas ir noticis mūsu pasaulē. Mēs esam vienā saimniecībā, kur mēs visi uzvedamies tā kā sivēni, viens ar otru tā kā zvēri. Un tāpēc šī lūkšana ir par to, kā mums ir jāsakārto saimniecība, kur Dievs mūs aicina, un tas ir viss kristietības būtība, par līdz atbildīgiem viņa laukos, viņa ģimenē, viņa mājās. Un mēs to ļoti varam saprast. Ja mēs varam ņemt mūsu ģimeni kā piemēru, katrs savu ģimeni, mēs varam ņemt kādu organizāciju, kur mēs piedaram, piemēram, man esam teoloģijas fakultātē, mēs varam ņemt, ja jūs esat korī vai sporta komandā, vai kādā orķestrī, vai kaut kādā citā kolektīvā. Atcerieties, kā tas notiek šajā kolektīvā. Es esmu braucis ar turismu grupām uz Izraelu, esmu braukuši līdzi. Es biju Anglijā nu pat ar grupu. Un man ļoti fascinē tā dinamika šajās grupās. Un kas ir tā dinamika? Vajag vienu cilvēku, kas urkšķ. Un viss uzreiz ir tā kā ar nāves šķidraut pārklāts un mākonis iestājās. Tikai viens cilvēks, kaut kas nav. Kal vēl atnākuši, kur mēs te gaidām un sēžam, cik ilgi mums jāgaida un jāsēž. Kāpēc viņi nenes mūsu mantu uz viesnicu? Visādas. Kas tas par ēdienu, atkal tas pats un tā. Kaut kas. Tā mēs visi jūtamies draņķīgi. Vajag vienu gaišu cilvēku, kas kaut ko labi pasaka, kaut ko priecīgi. Uzreiz mēs visi esam priecīgi. Mums mājas ir uzreiz laimīgs. Arī visās grūtībās. Varbūt, ka nekas nav labi. Bet tur vajag cilvēku, kas saka, ko tu mēs te paņemsim, aiziesim, izkārtosim. Vienalga, ja lietas līst, mēs varam darīt to un darīt to. Jūs to zināt. Es sēžu komitejās. Man ļoti laimējies ar visām draudzēm. Man nav bijuši nekāda strīda nevienā draudzē. Esmu ļoti šai ziņā laimīgs cilvēks bijis. Bet es esmu bijis daudzās komitejās. Un atkal vajag pie tā galda sēž viens cilvēks, kas ir neapmierināts. Tikai viens. Viņam nepatīk tas, un viņš sāk, kāpēc tā un tā. Un mēs visi, un vairs neviens nevar sadzīvot viens ar otru. Mēs te visu, ko sākam saredzēt, nekas neiet. Mums nav naudas, mēs nevaram izdarīt to, mums tas neiet. Un atkal vajag otrādi, kā cilvēks, kas saka pozitīvi, kas saka paklausties. Labi, tas neiet, bet mums tas iet, un nevaram to darīt, darīsim to. Uzreiz mēs esam tādi enerģizēti un uzlādēti un pilni dzīves spēku. Un tā tas ir šajā saimniecībā, šais mājās. Ja mēs izveidojam tumšus attiecības, viss tiek bojāts, ja mēs veidojam kaut ko gaišu, tad viss mainās.
Un šī lūkšana ir lūkšana, lai mēs no tumsas aiziet uz kaut ko gaišu. No nevarības uz varēšanu. No depresijas uz laimīgu dzīvošanu. Un es tagad gribētu jums to parādīt, bet tas pirmais, ko es gribētu, lai jūs tad atceraties, ka šeit lieto to vārdu tēvs, tas ir tikpat lielā mērā māte, jo runa ir par saimniecību. Tas tēvs nav domāts tik daudz tas bioloģiskais tēvs, kā piemērs vai paraugs, bet nama tēvs. Un patiesībā tas var būt vislabākais tulkojums būt šim vārdam. Nama tēvs. Viņš ir tēvs par namu, kur mēs visi esam vienā namā. Un šī lūkšana tāpēc ir, kas šajā namā notiek. Un šajā namā ir lūkšana par to, ka šī tēva vārds, šī tēva valdīšana un šī tēva prāts vai griba tiktu pamanīt, nostiprināt, ievērot un celt. Jo tas palīdzēs šim namam dzīvot. Un kas tas ir, ko nozīmē vārds? Lai sveitīts tavs vārds. Vārds ir cieņa un identitāte. Tas ir, ko nozīmē vārds. Vārds ir mūsu, ja es saku, tu, tas ir iznīcinoši. Es saku, hei, tu, panāc šurp. Jā, es saku, tu, nāc šurp. Bet ja jūs sauc vārdā, tā ir pavisam cita lieta. Es jūs atzīstu kā cilvēku, es jūs atzīstu kā cilvēku, kam ir cieņa, ar cieņu. Un vārds ir domāts, kad mēs sakam, vai svētīts vārds ir, ka Dieva, lietosim tādu modernu vārdu, identitāte. Kas viņš ir? Un viņa cieņa būtu sargāt, ieturēt un celt. Ka šeit mēs nedaram tās lietas, kas Dieva vārdu pazemo. Ka mēs šajā mājā nedaram tās lietas, kas Dieva vārdu padaram par izsmieklu. Un mēs jau to redzam, ka jo mēs uzvedamies lempīgāk, jo mazāk mēs domājam, ka šeit ir Dievs. Jo mēs esam gaišāki cilvēki, jo mums ir skaidrāk, ka Dievs šeit ir. Ja mēs kaujamies un strīdamies, un šeit ir kari, tad Dieva vārds ir, neviens netic Dievam. Jo lielāks posts, jo mazāk mēs ticam Dievam, jo mums ir mazāk cieņa par to, kur mēs esam. Tad mēs jūtamies, ka mēs esam kaut kādā miskastē. Un tāpēc pirmais ir, ka viņa vārds tiek godāts. Un valdīšana ir, ka tas, kas ir, šeit neskaidrošu visus šos vārdus, lai mums tas neizvēršas par garu vakaru, bet valdīšana ir, ka tā kārtība, kas ir Dieva kārtība, būtu šeit īstenot. Un kas ir Dieva kārtība? Un tas ir, Bībelē tas tiek tā kā tā mantra atkārtot. Rūpējieties par bāreņiem, atraitnēm un svešiniekiem. Un jums vajag lasīt, kā tie pravieši izsakās. Viņš saka, Dievs negrib nevienu lūkšanu, kamēr jūs neesat nokārtojot šīs lietas. Ja jūs dzīvojat netaisnībā, nekārtojat, ja šeit ir daži bagāti cilvēki un pārējie nabagi, vai šeit dažiem ir valsts vara, un citiem nav nekādas teikšanas, tad Dievam neinteresē lūkšanas. Sakārtojiet savu namu. Tieciet galā ar to. Nevis ar to, ka mums ir, mēs gaidīsim, lai lielais tētiņš mums to visu izdara. Nē, sakārtojiet. Lai tā valdīšana, kas ir Dieva valdīšana, notikt arī šeit un būt īstenot.
Un šis kāpinājums uz gribu ir tas, ka mēs pārmantojam, ka mēs vēlamies nevis to, ko mēs iedomājamies, ko mēs gribam, bet ka mēs kaut kā sasaistam sevi ar to, ko grib šis namtēvs, ko grib, kas ir viņa prāts un vēlēšanās. Un, kā es teicu, šeit ir tāda, zinām, kāpinājums. Protams, man listi iet uz leju, mēs parasti kāpinātu liekam uz augšu, bet šeit ir kāpinājums no tā, kas ir svarīgs, kad Dievu vārdu mēs godājam, tas ir, ka mēs neveidojam vidi, kur Dievs tiek nicināts un izsmiets, un ka viņa valdīšana ir tas, ko viņš paredz, kā lietas tiek kārtotas ar cilvēkiem, tiek ievies, un ka beidzot mēs pārmantojam un tāpēc iedzīvojamies tajā prātā, tajā gribēšanā, tajā pārliecībā, kas ir pašam mūsu namtēvam. Un tas ir tā kā labā kolektīvā, labā ģimenē, ka mēs visi zinām, par ko mēs šeit darām, kāpēc mēs esam kopā, kāpēc mēs esam ģimene, kas ir mūsu kopīgā griba, kas ir tas iemesls. Un šeit tam pretīm ir tā otra trijotne, kas attiecās tagad uz mums. Šis viss attiecās uz Dievu. Un tagad tas, kas attiecās uz mums. Un šajā namā ir divas reālijas, kuras jāņem vērā. Viens ir tā tēva cieņa, ideja vai plāns un vēlme. Tas ir viens, kas ir katrā labā kolektīvā, kas tad ir tas, kas mūs veido. Un šeit ir mūsu iespēja un atbildība. Un saistībā, kā šīs pretmets Dieva cieņai, ir maize, dienišķā maize. Un šeit atkal, protams, jums jāsaprot divas lietas ar šo vārdu maize. Bībelē maize nozīmē tas visam pamats. Ja tev ir maize, tad tev viss ir. Nevajag vēl poršu un pildu un slēpes un modes un tā. Mums vajag maize, tad mums ir viss, tas ir tas pamats, kas ir vajadzīgs. Un šis vārds maize Bībelē savieno visu būtisko priekš mūsu dzīves. Bet vēl vairāk, šeit es saku, vārds nozīmē cieņa. Kā mēs Dieva cieņu ar mūsu maizi? Ar to, ka mēs ar maizi dalamies. Ka maize ir visiem. Ka nevis vienās mājās ir 3 pāēduši un 6 sēž tukšā. Brokastīs es ēdu olas un nezinu, ko es ēdu, bet es kaut ko ēdu. un kādam citam es nedodu neko, es tev tukšs šķīvis. Par to ir runa. Mums nav, Dieva vārds netiek turēts, viņa identitāte netiek saprast un atzīta, ja mēs neprotam ar maizi rīkoties. Un maizi nav domās tikai, lai es būtu paēdis. Protams, tas arī to nozīmē, lai man viss būtu, kas man vajadzīgs. Lai kā Luters teica, maizi nozīmē viss, kas manai dzīvē ir, ar man dzīvi ir saistīts. Tā mēs varam runāt, bet maizi patiesībā šeit nozīmē, kā mēs apējamies ar to mantu, kas mums ir šajā pasaulē, šajā namā pieejams. Vai maizi tikai dažiem, vai maizi visiem? Vai maizi kādam ir par daudz un dažiem par maz? Vai mēs, protams, ar maizi rīkoties? Vai mēs, protams, savu dzīvi sakārtot? Un tāpat ar šo valdīšanu ir parādi. Un
mums nevajag Lūkas evaņģēlijā tas tiek pārtulkots arī kā grēki. Bet turēsimies pie tā sākotnējā parāda, burtiski parāda. Tie nebija tādi iedomāti parādi, kaut kā mēs esam kaut kādam nezināmam parādā, kaut kā, un mēs nesaprotam, kā mēs esam parādā. Šeit ir, patiesībā, es nevaru jums tā iedziļināties, bet Izraēlā bija ļoti skaidrs paredzējums, ka reiz pa 7 gadiem visi parādi tiek dzēsti. Visi parādi. Reiz pa 50 gadiem visi lauki atgriežās sākotnējā stadijā tiem cilvēkiem, kas viņus bija mantojuši. Ka nevar, un kāpēc, un Bībelē paskaidros, kāpēc. Viss pieder Dievam. Mums nepieder šeit nekas. Mēs aizņemamies, izmantojam un kādu brīdi baudam, bet viss, kas šeit ir, pieder Dievam. Un tāpēc viņiem bija tas paredzējums, to sauc par jubilejas gadu. Jubileja, tas ir ebreju vārds, jubileja. Atbrīvošana. Reiz pa 50 gadiem visam jāatgriežas atpakaļ, lai visi zinātu, ka nevienam nekas nepieder. Lai mēs neiedomājamies, ka mums ir senču mantojums, un tas ir mūsu un kaut kā. Lai viss tas atgriežas savās vietās. Un kā es saku, reiz pa 7 gadiem, lai visi parādi dzēst. Visi parādi zīmes, ja jūs aizņemušies mašīnu iepirkt. Viss ir brīvs un viss ir nomaksāts, aizņemuši priekš mājas, viss ir atbrīvots. Jūs varat jautāt, vai Izrēlā tas kādreiz tā darbojās? Atbildi laikam ir, ka nekad. Bet mēs redzam, par ko ir runa. Mēs redzam to atgādinājumu. Lai neviens neiedomājas, ka viņam viss kaut kas pieder. Es ļoti gribētu, ka Latvijā kāds saprast, ka nav, kas ir sagrābušies, ka viņam kaut kas pieder. Viss tas tiks atlasīts, un atcerieties to līdzību, ko Jēzus teica par bagātu, kad bija savāds viss, un teica, man vēselī to dzīvot ilgu laiku, tev viss, kas ir. Un Dievs saka, tu muļķi, šonāk tev jāmirst. Un kam tad piederīs viss tas cauri? Nekas mums nepieder. Kā saka, līķautā nav kabatas, neko līdz man nepaņemsim. Viss tur maks jāatstāj šeit. Un ar parādiem bija šeit vispirms mums jāsaprot to burtiski. Mums tā jāka, mēs lūdzam šo lūkšanu. Tā padomāsim par parādiem, kā mēs tiekam aicināti apieties ar saviem parādiem, tā kā mēs gribam, lai Dievs apieties ar mūsu parādiem. Mums, protams, ir parādi pret Dievu. Kādi? Tādi, ka mēs neesam visu izdarījuši, ko mēs varētu darīt, lai viņa nams būtu sakārtots. Un šies parādus mēs esam uzkrājuši ar visādu veidu uzvedību. Mēs esam demolējuši, iznīcinājuši, pametuši, neesam izmantojuši savu spējas, uzdevuši un tā tālāk. Un tie visi parādi. Un mēs lūdzam, Dievs atbrīvo mūs no tās parāda nastas, jo mēs esam maz muļķīši tā, kā mēs esam. Bet ļoti skaisti šajā Mateja gadījumā, ne Lūkas, bet šajā Mateja lūkšanā ir tāpat, kā mēs to darīsim arī citiem. Kāpēc labā namā, kā mēs varam sadzīvot? Ja mēs, tagad jūs jau labāk zināt, ja ir brāļi un mās, kas sens aizvainojums turēs dzīves un pareizēm atgādinās vai klusībā smilkstēs un parādīs savu drūmo ģīmi, tas nams ir nelaimīgs. Cik reiz man nenāk pie mans cilvēks, kas prasa, ka viņam brālis ir paņēmis visu, mums pārējiem neko nav atstājis. Ejiet prom, es gribu visu nošaukt. Ko viņi tam pa manti strīdās?
Kas tie ir par cilvēkiem, kas plēšās savā starpā? Kā tāda ģimene var pastāvēt? Tāda ģimene būs kādreiz laimīga. Arī pat, ja kāds kaut kas sakārto, tad nekāda sakārtošana nav iespējama. Vienmēr būs kāds, kas jutīsies aizvainots, nedabūjis savu daļu. Un tāpēc šajā pasaulē, šajā namā, kur Dievs ir, mums ir kaut kā citādi jāatrod šīs attiecības. Un tāpat ar šo gribu ir, ka mēs esam atbrīvot no ļaunā. Lai mūs ļaunās domas nepaņem, ka Dieva griba nav, lai mēs ieslīgstam kaut kādos šādā vai citā ļaunumā, tumsā, draņķībā, bet lai mēs savu gribēšanu attīrām. Lai mēs esam no tā ļaunā prom, atbīdīt, nosargāt, lai tas nav. Un tāpēc jūs redzat, ka šeit ir vispirms tāda forma, kas ir šai lūkšanai izveidot, un tā pašā laikā arī šeit ir tāda atbilstība, kas tiek veidot. Par katru no tiem es gribētu, tas jums ir interesi, kādā brīdī daudz iedziļinātāk un pamatīgāk paskaidrot, kas ir parādi, kas ir ļaunums, kārdināšana un mājas un tā tālāk ar Bībeles tekstu piesaukšanu un palīdzēšanu. Bet šobrīd es vienkārši, lai jūs redzat, ka šeit ir šī struktūra. Bet ko tā struktūra mums māca? Šis ir tas svarīgais, varbūt, ko es visā šajā vakarā gribētu jums teikt. Ne tikai, ka šeit ir runa par vienu ģimeni. Mēs visi esam šai ģimenē. Un šai ģimenē nav latviešu un krievu vai amerikāņu un angļi. Šeit mēs visi esam vienā ģimenē. Dieva namsaimniecībā, tas ir viens. Bet otrs ir, ka šeit ir nepieciešama, lai šī ģimene būtu laimīga. Un priekš tā ir priekšnoteikumi. Un pats galvenais, un tas ir tas uzsvars, ko es gribētu teikt, mēs esam, un to saka Pāvils, to saka Jēzus, un tas bija tas šoks, ko Jēzus atnes, mēs esam ar Dievu sasaistīt darbinieki, kas viņa mājā šo jautājumu kārto. Ja mēs to nekārtosim, nebūs tā, kā Dievs no debesīm kaut ko mums izdarīs pats no sevis. Šīs divas iespējas ir cilvēku sirdīs. Jānis Kristītājs bija pārliecināts par to vienu iespēju, kad Dievs tagad sūtīs savus eņģeļus no debesīm, lai viss savas kārtībā aizdzen romiešu, ievieš taisnību un tiesu, un mēs visi dzīvosim laimīgi. Un Jēzus bija pilnīgi pretējos ieskatos, neskaties to, ka viņš bija viņa brālēns, un no Jāņa Kristītāja ļoti daudz mācījās un viņu ļoti cildināja. Jēzus bija pilnīgi ar citiem ieskatiem. Viņa ieskats bija nevis, ka Dievs nāks un visu to sakārtos. Viņš runāja uz mums, ka mēs esam tie, kas kopā ar Dievu šīs lietas kārtojam. Un ja mēs to nekārtosim, tas lietas nenotiks. Tāpēc es katrā ziņā esmu opozicionārs tiem ieskatiem un mācītājiem, kas te māca, ka viņiem vienkārši jāsēž savās baznīcās un jālūdz Dievs, un jāgaida, ka mēs nomirsim un aiziesim debesu valstībā, vai aiziesim piedošanu mūžīgā dzīvošanā. Šeit mums nekāda atbildība nav. Pupu miz, taisni pretēji. Mēs esam šeit līdz atbildīgi ar Dievu. Pāvilam ir tieši tāds vārds. Līdzatbildīgi, līdzcēlāji, līdzdarbinieki. Viņš veido jauns vārds, lai varētu to pateikt, ka mēs šeit esam šajā saimniecībā nevis kalpi, nevis kalpināti, nevis nodarbinātie,
Mēs esam šai saimniecībā līdz mantinieki. Tā ir mūsu saimniecība. Tikpat lielā mērā, kā tā ir Dieva saimniecība. Un daži mēs sakam, mēs jau nevaram, ja ir pa daudz grūti, ja te ir netaisnība, ir pa daudz dziļi iestājusies, un mēs jau nekad no tiem bagātniekiem un spēcīgiem netiksim vaļā. Nē, nav tiesa. Daudz kas jau mainījies. Un mainīsies uz priekšu. Un mums jābūt tiem cilvēkiem, kas šajā akcijā un uzdevumā esam iesaistīti. Nu tā, tas ir, ko es gribēju šokar par šo lūkšanu. Tā kā šī ir bīstama lūkšana. To tā, šo lūkšanu lūdzot, mēs uzņemamies atbildību. Kad mēs sakam tēvs, tad mēs sakam, es piederu pie šīs ģimenes. Un es gribu darīt visu, lai šī ģimene ir forša un priecīga un sakārtot. Tā varbūt kādi jautājumi. Man ir jautājums, bet es nezinu, cik tieši tas ir kontekstā ar visu iespējams, ka ir par to līdzatbildību. Kā ir ar tiem cilvēkiem, kur saka, ka viņi tagad cietīs, jo viņiem kaut kāds krusts ir uzlikts, nezinu, laulībā ar alkoholiķi vai kāds slimāks bērns vai kā, viņi tā saka, tas ir mans krusts un to tad es arī izcietīšu līdz galvām. Un tas jautājums būtu? Kā ir Bībeles interpretācijā, kā ir, vai ir jārīkojās, vai ir jācieš, un tad tas uzdevums jā, vai uzliek tos krustus, jā, kas ir, kā tas krusts tiek, tas ir mans krusts, vai, teiksim, es zinu, ka katoļiem arī reizēm saka, jūs viens otram būsiet krustceļu laulībās. Tiešām tas, ārprāts. Es domāju, kur man tiek smagi iet. Jā, un tu nezināji to. Es skatu Laura izgaižamā, to mājās aiziet pat. Bet tas jau pēc kāzām tika parādās, tas krusts. Nu jā, pēc kāzām jau nesaka neviens. Labi, divas lietas. Es atbildēšu uz tavu jautājumu, to tiešo jautājumu, bet es tikai gribētu vienu mazu piebildu. Es gribētu par to krustu paklausties. Es saprotu to populāro parunu, un tā mēs tas iegājas, un vienalga, ko es te teikšu, tas jau neko nemainīs, vai maz ko mainīs, bet vismaz jūs varat to mainīt. Jaunā derībā vārds krusts ir pavisam konkrēti saistīts tikai ar vienu lietu. Tās nav mūsu problēmas, tās nav mūsu likstas, tās nav mūsu grūtības, tie nav mūsu ķermeniskie vai veselības traucējumi, tās nav mūsu laulības problēmas, tas nav saistīts ar mums nekādā veidā. Krusts ir pirmkārtam romiešu spīdzināšanas instruments tiem cilvēkiem, kas saceļās pret viņu okupācijas varu. Tas nozīmē, ka krusts ir lietojams tikai vienā veidā, un tas ir tajā brīdī, kad mēs kaut kādas taisnības vārdā uzskatām, ka mums ir vienkārši jāsaceļās pret esošās kārtības, un mēs tad tiksim tāpat kā Jēzus, un kā Pēters, un kā Jēkabs, un kā vispārēji tik Pāvils tik piedzīvoja šo okupācijas varas pēdējo varas pielietojumu, nāvi, tā arī cilvēkiem, kas sacelsies pret vai vienalga, vai tas ir Latvijas vara, vai kāda cita okupācijas vara, piedzīvos to pašu. Dažās vietās tas šobrīd pasaulē ir burtiski tā, laimīgā kārtā Latvijā tas nav burtiski tā, bet es jums varu pateikt, nedomājiet, ka mēs izpelnīsimies kaut kādas baigos bonus, ja mēs te ļoti nemīlēsim tās stulbības, kas mums tiek uzliktas no Latvijas kārtības. Neviens nav laimīgs par cilvēkiem, kas ir nemieri cēlāji šajā jomā, pat mierīgā Latvijā. Un dažās vietās tas ir pilnīgi skaidrs, ja tu
iepīkstēsies, tu rīt vairs nepiedzīvos. Tavs gals ir izlemts. Un kristieši to piedzīvoja savos pirmajos 300 gados burtiski, periodi, kad viņi zināja, ka pēc sanāksmes viņi izies ārā pa durīm, un ar to būs arī viņi mūžs beidzies, un citi bija periodi, kad šajos 300 gados, kad atkal bija tur skolāk, tas mierīgāk, bet tie ilgstoši te nepastāvēja līdz 4. gadsimta sākumā. Un tāpēc krusts ir šis ļoti specifiskais valsts varas riebīgais pierādījums, ar kuru cilvēki tiek, kas saceļās pret varu, tiek iznīcināti. Tātad varbūt mēs varam atturēties lietot šo vārdu priekš laulībām, priekš mūsu mazām niecībām un tā tālāk. Tas tikai par to vārdu krusts. Bet tagad pie tavu jautājumu. Tavs jautājums ir, kā skatīties uz visām tām lietām, kas mums ir mūsu dzīvē smaguma, kas mums ir dažādas likstas, liktenīgas apstākļi, grūtības, smagumi, gan ķermeniski, gan sadzīviski, gan kaut kā mūsu paša aprobežotības vai nevarības pēc. Un kā tas viss iedarās šajā Dieva namā un kā uz to skatīties. Un kā jaunā derība, teiksim, tā vienkāršojot, kā jaunā derība uz to skatās, ir tas, ka mēs šobrīd esam nevis kaut kā cilvēki, kas esam sasnieguši savu pilnveidību vai pilnveidojumu vai augstāko pakāpi, ka mēs esam patiesībā cilvēku ceļā uz to, ko Dievs veido. Un patiesībā kristīgā skatījumā radīšana nav šeit sākumā, bet radīšana notiks beigās. Tas ir, kad radīšana piepildās. Radīšana nav kaut kāds sākums, ka kaut kas viss sākās un tad mēs kaut kā atveidojamies. Ka mēs patiesībā virzamies pretīm tam, kas būs mūsu nākotni. Un šīs grūtības pa ceļām, ķermenisks, miesīgs, sadzīvisks, netaisnības, iznīcināšanas un postīšanas, tie ir mums neizprotamā veidā tas ceļš, par kuru mēs ejam uz to pilnību un galu, uz ko Dievs mums ved. Mēs nezinām, mēs nesaprotam šos. Mums nav izskaidrums. Kristīgā ticība nedod nekādu atbildi uz šo jautājumu. Kāpēc vienam ir tā un otram tā? Piemēram, mēs jau vakar skatījāmies šeit Jāņa evaņģēlijā. Bija strīds ar divām draudzēm. Vienam bija Pēters, otrā bija māceklis, ko Jēzus mīl. Un tie, kas ir Pēteri atbalstītājs, saka, paskaties, mums ir tas īstais martīrijs, kas ir mācekļu nāvē un stāvēja un ir savas ticības liecinātājs. Un kas te jums ir? Māceklis, ko Jēzus mīlēja, tas mierīgi aizmiega savā gultā. Kas tas ir pēc ticīgi cilvēki? Viņš nekāds ticīgais nav. Un šeit mums ir tas Jēzus vārds, kas saka, kas, ko es likšu viņam un ko es likšu viņam, tā nav tava daļa. Jūs dzīvojat savu dzīvi. Katram ir savu dzīvi. Un tā dzīve ir ar šo skatu uz to, kas ir beigās, nevis uz to, kas ir šī brīdī mūsu katra smagums vai pārdzīvojums. Un tas aicinājums ir to visu skatīt ar to skatu, ka mēs uzticamies Tēvam debesīs, kas mums ir uzticējis to, ko viņš ir mums uzticējis. Man piemēram jādomā par to,
ja mans dēls ir pilots, un ir atbildīgs par pilotiem, un man bieži jādomā par to, par viņu drošību, un ne tikai par viņu drošību, par to es mazāk uztraucos, vai patiesībā nemaz. Par ko es uztraucos ir par to viņa atbildību par tiem pasažieriem, kuriem viņš ir pilots. Un es tāpēc skatos televīzijā, varbūt jūs saskaties, man ir tāda fascinācija un interese skatīties tā National Geographic programma par lidmašīnas katastrofām, kāds to skatās. Redziet, jūs neskaties labas programmas. Par lidmašīnu katastrofām, un tur ir vienmēr tas notikums, un tad ir tas risinājums, kā tas notika un kāpēc tas notika. Un lielumos, atskaitot tos dažos gadījumos, kur ir taisn kaut kāda, bet arī pat tad ir pilota vaina nesakārtoti, piemēram, viņi sastrīdējušies, ir viņi pārguruši, vai viņi vēl viens reizes mēģina kaut kā iespiest, un vienkārši vairs nāk slikts laiks, un viņi izdara liktenīgi kļūdu un tā tālāk. Lielumos tas ir, ka šīs lidmašīnas kā mašinērija ir ar visām savām nepilnībām, ko ražotāji neapzinās. Tas ir pa vāji, tas neiztur, tur var gadīties nejaušības un tā tālāk. Un ir gājuši bojā 120, 250 un cik cilvēki, tāpēc, ka ražotājs nav zinājis, mācējis dažreiz arī viņa nodevību. Bet parasti ir tā, ka ražotājs vienkārši nezināja, ka tas veids, kā viņi ir pielikuši durvis, ir veids, kā tās durvis var atlikt vaļā un viss ir bojā. Un tad es tā domāju, nu labi, tagad, un kas ir tas interesantais šais programmas, ne kāpēc viņi tev dara, bet viņi vienmēr beidz ar to rezultāts. Tika mainīt visu normatīvie. Rezultāts tika izsludināt šai lidmašīnas modelim viss vajadzīgās izmaiņas, viss drošības instrumentāri tika ieviest un tā tālāk. Tika uzlabojumi. Kāpēc es jums to stāstu? Man tā jādomā par to likteni. Par savu likteni, par jūsu likteni, par manu dēlu likteni. 120 cilvēki aiziet bojā. Bet es tā domāju, bet rezultātā 50, 100, 200 tūkstoši ir dzīve. Šie 220 ir no mūsu mājas, kas ir mūsu dēļ cietuši. Tāpat kā man jādomā par cilvēkiem, kas iet karot. Mums tagad ir 9. mājas un 8. mājas. Mums jādomā par cilvēkiem, kam jāiziet, viņi gājuši karot un tiek nošaut. Mēs dzīvojam, tāpēc, ka viņi tur aizgāja. Mēs esam visi sasaistīti. Mēs esam visi kopā. Un arī šīs personiskās grūtības, kā slimības tiek atklātas, kā mēs saprotam, kā mēs attiecamies viens pret otru, kā mēs sazīmējam nevesels tēvs un mātes un ģimenes attiecības, un kā mēs kroplīgi dzīvojam un pamazam iemācamies. Un tas ir tas process, kas iet uz priekšu. Un vienīgais, ka tas, ko es saku, ir loģiski. Ja mēs domājam katrs par sevi, tad tas, ko es saku, ir pilnīgi neloģiski. Kāda man daļa, ka tur 120 nokrīt no gaisa? Es esmu laimīgs, es neesmu nokrīts. Ja mēs domājam tikai par sevi, tad nekas, tad vienalga. Mēs tikai sakam, redz, laimīgi man tas nav. Labi, ka viņiem ir, man tas nav. Es esmu pasargāts, man tas nav noticis. Nu, tāda domāšana nav. Nav šī nama domāšana. Šī domāšana ir, ka mēs esam pilnīgi piederoši vienam tēvam,
un mēs nesam viens otru smagums. Un man pat reizēm tā liekas, ka Dievs uztic tiem, kam viņš var uzticēties kaut ko vairāk, lai tie nes vairāk priekš visiem pārējiem, kur daži vājāk nevar panest tik daudz. Un tāpēc, ja mēs esam tādi laimīgi, ka mēs esam tādi veselāki, un jūtamies veselāk un spējīgāk un inteliģentāk un varošāk un ar augstāku kultūru un tā tālāk, mums jāsaprot, ka mums šī laime ir, lai mēs palīdzētu nest kaut ko labāk priekš citiem, kam nav tās priekšrocības. Nevis otrādi, ka mēs tā noliekam, tie neko neprot, vai viņi ir neskaitās un tā. Tā kā šeit ir tā domāšana, kas ir, ka mēs esam visi viens ar otru saistīti. Johns Donnes, milzīgi izcils predikants 16. gadsimtā Anglijā, Svētā Paula katedrālē cilvēki nāca simtiem klausīties. Mēs varam lasīt viņas predikas, brīnišķīgi. Bet viņš bija dzejnieks, viņš bija tāds, viņam ļoti forši dzeja angliski. John Donne. Un viņam šai dzejā, viņam ir, viņš ir tāds, viņš bija tāds ļoti tieši un atklāts, viņš arī rakstīja mīlestības dzeju, un viņa dzejoli viņš rakstīja par blusu, kas kāpa viņa mīļotās ķermeni. Viņš teica, kaut es būtu tā blusa, kas tur staigāt tā vesela dzeja, šitās te pa blusu. Bet viņam ir dzejols, kas arī pārtulkots latviešu valodā, es nezinu, kā viņš tulkots, bet es pateikšu angliski, un es pārtulkošu latviski, send not to know for whom if the bell tolls, it tolls for thee. No man is an island unto itself, but we're all linked to the mainland. Respektīvi, netaujā, kam zvana, viņš zvana priekš tevis. Tas ir sērzvans, saprotiet. Viņš zvana priekš tevis. Neviens cilvēks nav saliņa pat ar sevi, bet visi esam pie lielā kontinenta piesaistīta. Nu tā. Un tas ir, kā es tā saprotu. Jā, tas man... Tas ir ļoti jauki, bet... Tas ir, jā, vienkārši tā rezumējot. Tā man jautājuma būtība laikam bija, kā tas ir Bībeles kontekstā, vai vienkārši, ja reiz ciest, tad ciest līdz galam un laisties dibenā un raudāt, vai būt aktīvām savā rīcībā, jo vienkārši ir tādi cilvēki, kur reizēm liekas, ka viņi ciešanu pēc un vēl tā kā pasaka, man kā kristietim ir jācieš. Vai šāda pozīcija? Tas ir tas jautājums. Jā, bet tas bija brīnišķīgs stāsts. Es domāju, ka ļoti plašāk nekā es, protams... Jā, tas labi, ka tu man korģēji, ko tu tieši jautāji. Nē, tas ir pilnīgi garām. Tas ir šis sadomasohistiskā attieksme. Tad, kad es esmu zirgā, tad es klapēšu, un tad, kad man klapē, tad es tā kā pelīt tur ļaušu, lai man sit. Pilnīgi slimīgi. Tas nav nevienā vārdā Bībele neko tādu neatbalstīt. Esmu pretēji. Uzskatīt, ka tās lietas, kuras tu var vērst pa labi, tev jāapvērst par labi. Kuras tu var mainīt, tev jāmaina. Un nevis tev jācieš. Tās lietas, kuras tu nekad neizmainīs, tu esi dzimis ar kaut kādiem ierobežojumiem, nav ko tu tur mainīs. Bet īpaši attiecībās, tās gan nav jācieš uz nebēru. Bet es zinu, no kurienes tas nāk, lasot Jēzu vai lasot Svēto Francisku, cilvēku uztver būtiski, viņi, protams, kad Svētais Francisks arī tur... Svētais Francisks bija taisni pretēji. Jā, bet viņš jau, tas jau bija tā,
pavisam to dziļumu jau tur nesaprot cilvēku, kad viņš kaut kur varbūt tur... Bet viņi traktē kā cietēji? Nu, citi varbūt arī traktē kā cietēji. Nu, tur mazas, tur tādas, redz, kā viņš sev mērda un tur kaut kādīgi tur... Bet viņš to neuzskatīja kā... Protams, viņš jau to neuzskatīja. Viņš neuzskatīja to kā kaut kādu... Bet izlasot gan nav, es domāju, savu mīnus, viņš to uzskatīja kā savu plusu. Faktiski var pieņemt, ka tas rodās no aplāmas interpretācijas, no visu šie es cietīšu, visur mans biķers būs pilns. Jā, es arī domāju, ka tas ir no... Jā, bet es domāju, ka tā ir patoloģija. Pagriezīs otru vaigu. Jā, tas ir ļoti populārs, jāpagriež otrs vaigs, tas no lūk. Pagriezt otrs vaigs ir nevis ciest, nav runa par ciešanā, pagriezt otrs vaigs ir neļaut, lai tev kāds, ka tu jūties pazemots. Neļaut iedegt, tāpēc, ka kāds tev pazemo. Kas tev pazemo, jo ir tas zaudētājs. Nevis, ka man jāizstāv manas gods. Runa ir par godu aizstāvišanu. Tas ir vietā zobs pret zobu. Nu jā, tajā pa to līmeni. Bet šeit tas vaigs ir tais burtiski domāts par aizvainojumu. Jo, es jau rādīju. Jā. Ka tas ir... Agresīvi veicina agresīvi. Jā, bet tas ir... Ja tev kāds iesit pa labo vaigu, pagriež viņam kreiso. Es tagad ar Margaretu parādīšu, kā es varu iesist Margaretai pa labo vaigu. Kā es varu iesist viņai, šis ir viņas labais vaigs. Kā es viņai varu iesist labo vaigu? Tikai viens veids, kā es ar labrocīgais varu iesist viņai pa labo vaigu, ir ar šo šitā. Jā, that's Jā. Ja es viņai gribu sist, tad es sit pamatīgi ar dūru un tā, bet ja es sit pa labo vaigu, tad es sit tikai, lai aizvainot. Tu neesi nekas. Pļauk. Ko? Pļauk. Pļauk. That's it. I'm trying to explain that to Eugene, but he didn't understand it. I hope he understood it now. What you were talking about this. Tu saproti par to labu vaigu? Jā. Ja vienīgais, kā es varu saprast, ir, ka es ar plaukst, tas ir tāds pazemojums. Tu nekas neesi. Pliķis. Un pliķim nav ko iesilt. Labi. Paldies. Tad es tā saprotu, ka mēs šokar velkam strīpu un Eksāmenes būs. Ko? Eksāmenes būs. Eksāmenes visi izturējuši. Vai man būs eksāmeni. Un tā, un tad kaut kad septembrī sākumā. Ja? Un visiem skaistu vasaru. Paldies tiem, kas bija zvannīkos. Man tā dzirdēja, ka lielas darbus izdarīja. Tas viss bija. Jā. Tā. Kādi jautājumi nav? Ja nav, tad... Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs vārds lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Jo tev pieder valstības spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Un Dieva miers, kas augstāks kā cilvēka prāts un saprašana,
lai svētī mūsu sirdis, mūsu domas, Kristu Jēzu, uz mūžīgo dzīvošanu. Āmen. Vēlreiz liels... vēlreiz.